50 centimetri stabili. Tā kā, jā, ar rokas urbīt šitas būtu tāds... Nu, labi, tā kā mēs šodien uz balto zīvi, tad mums jāizurb ir cerams 2 caurumi tikai, bet ja tā kā skraidīt meklē zandartu ar rokas urbīti, to var darīt, protams. Nu, spēks ir, muskuļi ir, viss ir, bet ātrums, temps. Labdien, dāmas un kungi! Šī ziema ir fantastiska ledus ziņā. Ir jau ļoti agri sākās ledus sezona un turpināsies vēl ilgi. Esam ķēruši ar bļitku, ar balansieri, ar vibiem, mormišku, asari, zandartu, līdaku. Izdomājam pamēģināt kaut ko jaunu. Tas nav nekas jauns, tas varbūt ir nedaudz aizmirsts vecais ziemas fīders. Pirms 9 vai 10 gadi atpakaļ es ar Normundu Grabovski izstrādājām šo te tādu ķeršanas metodu ziemā, jo tad laikā arī ļoti populārs palika vasaras fīders. Un domāju, kāpēc nevar ķert ziemā? Normundam tā ideja ienāca prātā, viņš pie fīders picītes tur piemontēja čampaniešu korķi vai ko. Pamēģinājām, tas strādā, nu un es izstrādāju līdz ar to pilnvērtīgu fīdera makšķerīt ziemai sistēma, un viss ir identiski kā vasarā. Slīdoša barotaviņa un pavadiņa āķīts, tāpat barotava, laižam lejā, noliekam statīviņa, copīta tieši tāda paša kā vasarā. Tātad šīs dienas tēma – ziemas fīders. Parādīšu visas tehnikas, taktikas, kā man patīk teikt, visas montāžas, ko kā barot un visu. Skatāmies. Laikam garām. Bet copīt bija, viss motīvs noēsts ir. Baltais palika. Balto varbūt mēs neliksim. Liksim motilīti tikai. 3, 2, 1. Man ir pirmā zivs. Un tas ir smulks pērnos jūras asarīts. Nu, principā jā, to ar ziemas fīderi, tāpat kā vasaras, jūs varat ķert visas baltās zivis, asaras, vimba. Vienkārši regulējam ēsmas izmēru, ēsmu, ko jūs lietojat. Copi ļoti, varētu teikt, pat azartiska, interesanta. Viss, principā, tā darbība ir tāda pat kā vasarā. Nolaižat līdz gruntī, barotavu nosēžās, pavadiņi nostiepjās, pievelkat makšķīt tā, lai spīsīti ir nedaudz piestiepta. Un jūs redzēsiet perfekti kā vasarā, viss copīts piecērtam, šlepē ārā. Tad ziemas fīderī par ēsmām. Principā jau nekas neatšķirās no vasaras. Baltais vai pinka, motilīts, slieka. Paņemat faktiski tās pašas ēsmas. Nu, un tad miksējam. 1 baltais un 3 motilīši, 5 motilīši, 1 motilīts, nu, ja zivs nav aktīva. Kaut kur vimba, varbūt kaut ko lielāku, uzliekam slieciņu, pamēģinam. Bet, nu, šodien tev pērnos upē ir ļoti svarīgi tas, kad ir straume. Kad ir straume, zivs momentā paliek aktīva. Kā strauma apstājās, viņa vienkārši tā izslēdzās. Viss. Kā sākās straume, aiziet momentā cope. No tikko mums arī tagad kaut kā 20 minūtes bija pilnīgi štils, nebija nekāds traumas, gan arī viens copis. Māziņas traumītes sāk parādīties, uzreiz jau ir pirmās copītes. Sistēma. Principā tie tāda pat kā vasarā. Uz pamataugus uzvērta karabīnīte, un kurā iekabinam barotavu, virpulīts un galā pavadiņa ar āķi. Uzlikām motilīti, piepildam barotaviņu, ļoti stipri nespiežam un aiziet lejā. Aiziet lejā, aiziet līdz gruntī. Uzliekam uz statīviņa, malaižam, lai barotava ir uz grunts, un tad viegli pievelkam, nu, tā kā es teicu, tā kā vasarā. Gaidam copi. Ir tāda viena maz niansīte, kādu laiciņu nav cope, viegli pacelājam barotaviņu, viņš izveido ar no barību, bišķi paskalojas vairāk ārā, izveido mutulīti, atkal noliekam. Jo arī pavadiņa rāķīt pakustās, un bija copīta uzreiz. Uzreiz bija copīte. Un ir smuka zivtiņa. Asarīts atkal ir. Redz, tā nokustināšana strādā. Tas nav, ka es jums tā šausmīgi sastāstu. Lūdzu, bet nu maziņš ies mājā. Kā jau fīderī, arī ziemas fīderī nekas nav mainījies. Zivis jābaro. Sajaucam barībiņu. Var to darīt arī mājās. Daudziem ir uzskats, ka jājauc obligāti ar tās upes ūdeni, kurā jūs makšķerēsiet.
Dariet to, bet ir ziema, ir augsts rokā. Mājās sajaucāt barībiņu. Nav mūsdienās netek no krāna, kā padomju laikos ar chlorēts ūdens, kaut kāds ūdens ir tīrs. Sajauciet gatavu barībiņu. Mēs atbraucāt, salikāt kastītē, barojām. Jūs viņu varat pēc tam arī ielikt leduskapī un izmantot nākamajai reizē. Kaut kas riktīgi labs ir. Ja nav aizķēries. Jā, kaut kas ļoti smuks pieķērās, ka tik nav vimbiņa. Jā, tā arī ir viņa. Nu, vai nav skaists, dāmas un kungi, kas par sudraba. Sudraba gabals manās rokās. Nu, te pat var nemērīt. Te ir ļoti stabils mērs. Nu. Ziemas fīders. Baudīšana. Ai, ko smuki lots. Ai. Ir. Ar plicis izskatās. Kur tu man aizķēries? Viņš norāvās un... Jā, šī ir nianse, ar ko es jums gribu pastāstīt. Kā... Es esmu izdarījis nevis kļūdu, bet noslinkojis. Es izurbu vienu caurumu. Arturs ir izurbs divus. Vienu aiz otra uz priekšu. Jo tad, kad jūs velkat viņu aiz traume, barotavu nāk šeit un pavadiņa tālāk pa straumi tirinās. Un ļoti bieži var aizsieties aiz āliņa malas. Man šoreiz bija tā, ka man ar zivs norāvās un aizsiet. Bet, principā, laižam lejā barotavu un ja ar savu svaru viņa to āķītī atsita nost un āķīts ārā. Bet jā, tā ir vēl viens atkal tas vārds life hacks, kad izurbiet varbūt tādu 2 vai 3 garniskus āliņus, tad būs mazāk iespēja, ka viņš varētu āķīts aizķerties aiz āliņa malas. It sevišķi, ja kā šeit ap 60 cm ledus, kur tad ķert ar ziemas fīderi? Es ieteiktu tomēr izvēlēties tekošas ūdens tilpnes. Upes lielākas vai mazākas, kur ir kaut kāda strauma, jo tur tad arī zivtiņa ir aktīvāka. Varībiņas kalojās ārā, pavadiņas smuki nostiepjās un daudz komfortablāk ķert. Var darīt to ar ezerā. Es esmu ķēris Ķiršezerā, ļoti smukus brekšus. Tur arī gan ir maza straumīte, bet var darīt stāvošā, bet es ieteiktu labāk kaut kādās upītēs. Un, ja ir ļoti liela mīnus, tad parasti ir tā, ka tā baltā zivs nav ļoti aktīva, bet jūs sataisījušies braukt makšķerēt, paņemam telti, sēžam teltī, nekas nesalst ciet, ne tārpi, ne barības, āliņas nesalst ciet. Sēžam, baudam. Tā, copīte bija. Ir. Smuka zivtiņa. Smuka zivtiņa. Opā. Kospa pērnavs plici. Vai tā nav kaifīga fīderīt šitādi vieglo ķert? Šitādi smukuļi. Kur varbūt ir tā ziemas fīdera priekšrocība, atšķirībā no mormiškas makšķerēšanas. Iekārtojieties teltiņā, apsēžaties, izurbiet, ja jūs esat viens vai izurbiet 2 āliņģīšus, 2 dažādas ēsmas varat uzlikt, pastīties, uz ko zivs labāk reaģē. Sēžam, baudam, teltī vēl vējš nepūš, uzliekat kaut kādu siltumu avotu. Vispār ideāli. Ar mormišku, varbūt var noķert vairāk. Ir sevišķi kaut kādu aktīvāku, smalkāku zivtiņu, bet šeit jūs varat uzbarot. Un varbūt sagaidīt arī kaut kādu lielāku zivi piesiet. Kādreiz arī tas ir forši. Pasēdēt, pabaudīt šādā veidā. Atcerēties vasaru, pastīties uz fīderu spici. Tāda niansīta par sistēmas laišanu āliņģī. Tā kā vasarā jūs iesviežat, un viņš tur tā smuki ielido. Šeit laižat pirmo barotavu, bišķiņ pieturat āķīti, lai viņš neapķerās. Un tad, kad aiziet barotavu, āķīts aiziet, un viņš, 98% gadījumu neapķerās ap pamatauklu. Sāktivizējam zivtiņu. Tagad varēja redzēt, ka šitādas ir citreiz liekas, ka tā kā copi, bet viņš tā sāniski, jo copīt jau būs smuku uz leju. Sāniski tas ir, ka vienkārši zivs pie barotavs sitās vai ieskrien auklā. Šeit ir diezgan lieli vīķu bari un viss. Un viņš ir, redz, copīt, smuki ir uz leju. Tink, un ir. Nav liela zivtiņa.
Un nav zīltiņa nodila, bet motilīts viss ir noēsts. Opā, ir. Mazāks kaut kas ir. Bet process aizgāja. Sākās straumīte, asarīts. 4 sugas mums jau šodien. Vīķe, asars, vimba, plicis. Ui, tas mazais atvaino, netur es tevi ies mājā. Ai, atkal plicīts. Visi kā viens. Ideāls izmērs. Es teicu, ka ieslēdz mūziku, kas varbūt nedaudz traucē. Es pirmo reizi klausos uz ledus mūziku vispār. Bet, kā ieslēdz mūziku, tā aiziet supe. Tad arī līdz galam, tad arī. Nē, nosti. Bet slieku ņēma, jā. Pa lielu laikam varbūt bišķi tā esmu. Mūzikas mazāku. Tas man vajag patīk āķīts. 12 aukliņi, 12. Pilnīgi pietiekoši. Ne pa daudz, ne pa maz. Āķi un pavadiņas. Principā izmantojam to pašu, ko vasarā. Uz doto brīdi es likšu 12. izmēra āķīti ar 12 aukliņu. Pirms tam es makšerēju ar 10. izmēra 14 aukliņu. Tas varbūt lielāks āķīts bija, strauma nav stipra, varbūt tāpēc tāda vieglāks formas āķīti, lai viņš tā kā vairāk ar to motulīti plivinātos. Viss tieši tāpat kā vasarā. Ziemas fīdera pavadiņu garums. Principā standarta pavads nāks 70 cm. Es atstāju tādā pašā garumā, vai kādreiz, ja ir kā šeit diezgan daudz vīķa, kas mums traucē, viņa, kamēr vēl grimst, viņa var paspēt pieķerties. Tad es viņu īsinu vai uz pusi vai kaut kādu īsāk. Bet principā tie paši standarti 70 cm ir ideāli. Barotavu izmērs. Manā rokā var redzēt, šī man ir 25 grami. Maziņa. Ziemā nevajag tik daudz barot kā vasarā. Jo arī nav to zivju bari tik lieli, ka, teiksim, būtu lieli brekši, kas vienkārši atnāk un visu apēd. Viņam visu laiku vajag maziņu, tādu interesīti iedot, lai viņam ir maz barībiņa, lai viņš pieturētos pie vietas. Barotavu diapazons 20 līdz 40 grami, jo parasti jau arī šādas mazās barotavu viņas nav tur 60, 80, 100. Un ja ir tāda vieta, kur jums būtu jāmakšķerās 100 gramu barotavu, tur arī zivs īsti nestāvēs. Principā tādās viegla plūduma upēs 20 līdz 40 grami pats optimālākais ir. Kas smuks. Gribēju teikt peipus asars, bet izmērs jau ir kā peipus asarim. Bet šī ir pērnava. Smuki. Visas sugas uz šito trāpās. Nav obligāti tikai baltā. Asars arī nesmādē. Pakustināsim miški. Opā. Laikam garām šoreiz. Jā, vēl vien nians. Ja jūs šitā ātri un sparīgi velkat ārā, sekojiet to brīdi, kad barotavu pienāk līdz āliņģim. Ietīsiet šeit, tomēr kā fīderim spicīts ir ļoti plāna, būs knikt. Tas ir vien nians, kas ir jāievēro. Ja jūs esat iegājis azartā un šitā ātri, es redzēju, ka man zivtiņa norāvās. Un ātri tīna ārā, jāsako, lai barotavu neietinat spicītēm. Tur būs vimba, man liekas. Tur būs laba zivtiņa. Būs smuka zivtiņa. Un vēlreiz sudrabs manās plaukstās. Baudīšana. Kā novietot makšķerīti? Ir pieejami tādi statīviņi, dažādiem ražotājiem, gan mums, gan citiem. Gan ir arī tādi plasmasas saliekamās versijas, bet vēl visvienkāršākā lieta. Jums ir spainis, kurā jūs nekat dzīves. Šādi te smuki uzliekam, viss ir pie vietas. Te ir maza kastīte barībiņai priekšā, kur iemet barotaviņu. Un uz spainīšu stāv makšķerīti. Noķer zīvi ieliek barotaviņu, viss kompakti. Vēl tas plus, kad makšķerīši notiek ar tādu tipu, ar vai multiplikātoru vai bezzenceres polītēm, ka jūs velkat ārā kā vasarā. Un jums nav nekāds auklis, nekur nepinās, jūs varat kompakti. Galvenais kompakti apsēsties, iekārtoties, nesteigties. Un lai jūs varat komfortabli visu dienu sēdēt un baudīt šo procesu. Labi, pakustināsim mazā aktīvajā. Opā! Un uzreiz viss ir galā. Nav liels splicis būs.
plicis pārvērtās pasarīt. Jā, un teicām, vai neteicām šo te instrumentu, tā kā vasarā, tās S-traktors, laikam, arī ļoti ieteikt paņemt, jo, šī gadījumā asarīts ir ļoti dziļi šahtā āķīti ierīs, savādāk vai būtu jārauj āķīts vai jāizrauj viņam žaunis. Tev arī. Uj, fība ir. Nenāk augšā vispār. O, nē, gusķors, bet posties kāds. Lopsta. Tu vari. Man arī galā? Nav. Nav. Diding. Šitas labs, jā. Poskat kāds. Smoks. Ja viņš nebūtu plicis, viņš būtu vimba. Viņš grib būt breks, viņš daudz ēd. Ai, kāda neveiksme. Nodili, bet Baltie strādā ļoti labi. Ļoti labi. Liekam 3 baltos. Kaut vien maz niansīt. Ja jūs liekat 2 baltos tārpiņus, viņam ir tendence ļoti savērt pavadu. Tāpēc liekam 1 vai 3. Nevar pat rokās saņemt. Atkal uzšūpināju un momentā bija copīte. Viņam iedoto aktivitātīti, jā, redz, jāņem ir palīgi instruments. Un tā, dāmas un kungi, finalizēsim šo fantastisko dienu. Nomakšķerējām no 10:30 līdz 2:30. Pirmā stunda, faktiski, kamēr uzbarojām, nekas nebija. Jau sākām domāt, kaut kur jāpārvācās. Es teicu, nē, sēžam, gaidām, uzbarosies zivs, parādīsies traumīte. 11:01 sākās. Esam tās 3 stundas nomakšķerējuši. Šādas te raudas, pliči, apakšā ir vimbas. Mums uz 2 ir spainis, kur ir 10 kg zivu. Mums ir zināms cilvēks, kam mēs atdosim viņus voblu taisīt. Tā kā ziemas fīders fantastiska lieta, jo tālāk nāks uz pavasari, jo viņš paliks aktīvāk, baltā zivs. Un tā kā baudīsim šo te fantastisko copas veidu vēl visu martu vismaz. Tā!